Tas ir laikam visgodīgākais podcasts, kuru es ierakstīju savā virtuvē. Uzreiz pēc apmācībām man sākās otra plūsma UGC Creatori. Un es tā gribēju šodien ierakstīt, kāpēc es vispār ciest nevaru pārdošanas, kāpēc man trācina un izraisa nereālu alerģiju. Es tik godīgi nevienu neesmu dalījies un klausies uzmanīgi, jo šajā video tu uzzināsi, ko es būtu darījis savādāk. Kā es nebūtu iztērējis mārketingā 110 000 eiro un kā es būtu pacēlis nevis miljonu, kā man bija, bet 2 miljonus noteikti. Tātad, es biju 7 gadus mārketingā, to ir kosmētikas pārdošana, ja? Un es cēlos no rīta ar to sajūtu, ka man ir obligāti jātaisa akcijas, man obligāti jātaisa kontents, man obligāti jādara kaut kas, lai mana pārdošanas neapstatus. Un neapstatus, ka man likās, ka beigsies akcijas, beigsies pārdošanas. Un principā tā arī bija. Principā es visu naudu uz to brīdi guldīju tikai savā sejā, un seja varbūt man palika atpazīstama, bet pārdošanās ar to neauga. Un principā logika ir viena, ka cilvēkiem nav tik svarīgi zināt, ko runa tikai īpašnieks par zīmolu. Viņš taču nav veidojis zīmolu tikai priekš sevis. Cilvēkiem īstenībā absolūti pofīgi, ko runa īpašnieks par zīmolu. Cilvēki grib zināt, ko viņu draudzina, ko viņu pazīst, ko kaimiņu, ko vispār cilvēki runa par tavu zīmolu. Un, kad mēs sākam UGC Creator Akadēmiju, ir vesela tāds likums, ka viens UGC video vai viena video atsauksme ir house, a 10 video atsauksmes ir vesela sistēma. Un mēs salīdzinājām arī mūsu apmācību, salīdzinājām arī konkrētu piemēru, kā Retropresse. Piemēram, Retropresse ir uzņēmums, starptautiskais uzņēmums, tas ir avīzes, kuras var pielāgot tavai dzimšanas dienai ar rakstiem visādiem, tā kā dāvana, jā. Vēsturiskā dāvana, tas varētu būt oriģinālas avīzes no datuma, kad tu esi piedzimis, tā ir valoda, kad tu piedzimi, piemēram, es piedzimu 1996. gada, un noteikti Retropresse būs arhīvā oriģināla avīze izdota tieši mana dzimšanas datumā. Un, ja es gribētu pielāgot arī kaut kādu rakstu, tad viņi var to digitāli izmainīt, izprintēt un arī izskatīsies kā avīze, bet tikai izlabot teksts, ja tur varētu kaut kādu forši ieintegrēt. Karoči, mēs ļoti skaidri varam saprast, ka produkts pieejama cena un vajadzīgs visiem pasaulē. Viņam ir 49 valstis. Un mēs nesen salīdzinājām konkrētu piemēru, kā Retropresse, piemēram, viņam Latvija vidēja blogeri prasa 400 eiro, es arī prasu, es varu blogeris 400 eiro par video, un mēs salīdzinājām, ar ko atšķirās ar UGC saturu. Mums arī ir UGC saturs mūsu akadēmijā, kur mēs tirgojam mūsu partneriem. Es ne tikai apmācu studentus, bet arī pieslēdzu partnerus, un pēc tam studentus pieslēdzu ar partneriem, un viņi uzreiz veido saturu. Visiem izdevīgi. Tas vesela impērija. Un, piemēram, kad Retropresse bija iepirkusi no blogera konkrētu video, tad viņi samaksā, piemēram, 500 eiro par video, plus no tā blogera baigi tur nenāk pieteikumi, un sanāk, ka viņi samaksā ne tikai par 500 eiro par video, bet arī vēl trafiku jālaiž uz šo te video. Tātad, trešā problēma, ka tā seja blogeriem ir tik atpazīstama un tik nerada uzticību, ka cilvēks ar mazāku gribēšanu spiet uz šo blogeru uz linku, un tas links paliek ļoti dārgs. Un sanāk, ka tā Retropresse pirmais maksā par blogeri, otrais maksā trafiku, jo no tā blogera nenāk pieteikumi. Un trešais, tas pieteikuma kliks ir ļoti dārgs, jo blogera seja slikti strādā, jo viņu visi zina un neusticās. Un šeit ir mana meitene no UGC akadēmijas. Viņa neviens nezina. Uzticamība ļoti augsta. Viņas video maksāja, piemēram, 50 eiro. Ekonomija jau 450 eiro. Viņa laiž to pašu trafiku, ko laida šim blogeriem, bet kliks maksā 2 reizes lētāk nekā šim blogerim, tāpēc, ka šitā seja mēs neusticamies, a šitā mēs ticam. Tā sanāk, ka labāk par 500 eiro nopirkt 5 meitenes,
vai pat 10 dažādas meitenes, jā, pa 50 eiro, 10 dažādas meitenes uz katru bišķiņu budžetu, un tev būs sajūta, ka visi apkārt lieto šo produktu, un viņš ir vajadzīgs visiem, tāpēc, ka atpazīstamība tas ir pats svarīgākais. Jo atgādinu, viens video UGC, tas ir house, 10 video, tā ir sistēma. Mēs nevaram tirgot, tas ir lielākās kļūdas, kad mēs visi steidzamies tirgus, steidzamies pārdot, steidzamies nopelnīt pirmo naudu, bet neviens negrib likt pamatus. Ja? Pamati, kas ir atpazīstamība un sociālais pierādījums. Ko nozīmē sociālais pierādījums? Tas nozīmē, ka produktu izmēģināju jau vairāki, es redzēju tos atsauksmes no vairākiem, un man jau gribas vienkārši tikai uzreiz, ka es pacelu šo burciņu, ja? Uzreiz asociācijā, ka jā, es gribu šo produktu. Un kāpēc uz šo brīdi tiek sabojot tirgus no pārdošanām? Jā, es pastāstīšu jums, ko es pamanīju. Pirmais, tad cilvēki nogura no spiediena. Cilvēki palika ļoti gudri. Viņi redz, kad mēs tirgojam, kad mēs gribam aizvērt darījumu, kad mēs spiežam. Un īstenībā pārdevēja, otrais pārdevēja palika ļoti emocionāli nestabili. Es arī tāds biju, kad nepērk, mēs vēl dusmojamies un sākam, šo afigēļi. Kādi jūs tā varat, vispār, tā kā palika nestabili, tāpēc, ka cilvēks nolasa tavu agresiju, un tu paliki dusmīgs, un viņi vēl vairāk negrib no tevi pirkt. Kontents tagad ir svarīgāks par komunikāciju, un īstenībā tie, kuri komunicē, viņi vinne, un retropresa tieši komunicē, un viņi vinne. Un vecas metodes, jā, tas nestrādā, tagad ir jāiet uz UGC, un vēl, kas ir smieklīgākais, kad pasūta reklāmu, un mums ir tādi cilvēki, kuri pasūta reklāmu un saka, kā tu man taisīsi UGC saturu, pirmais tev jāapģērbas zīmola krāsas. Kas par burgu? Kāds idiots to izdomāja? Tu, kad draudzenei sūtīsi atsauksmē, piemēram, no Hairboxa, tu arī obligāti uzvilksi zaļo maiku. Tas ir uzreiz redzams, kā zīmolīga reklāma. Ko es gribu pateikt jums, ka pirmām kārtām vinna UGC saturs ar pārastiem lietotājiem. Es pēc 7 gadiem pēc vēmšanās pret pārdošanām izveidoju UGC akadēmiju, tāpēc, ka es gribēju izglābt tos uzņēmumus no tās situācijas, kur es biju, un arī pārastiem cilvēkiem iedot iespēju pelnīt. Kaut 20, 30 eiro, kāds var 2 video dienā, 60 eiro dienā, bet tas viss ir iespējams vienkārši darot pēc maniem noteikumiem. Un pats galvenais, ka es savā bāzē ņemu tikai savus studentus, tāpēc, ka man ir svarīgi, lai viņi zina visus pamatus par UGC saturu, lai viņi zina, kādu pamatu ir jāieliek uzņēmumam, lai viņam būtu pārdošanas, cik video ir jāuzliek, lai pēc tam būtu pārdošanas, kādas ir stratēģijas pa nedēļām, kā mēs varam sadalīt kontentu atpazīstamībai, storytelling vai sales. Viss tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mums katrs students ļoti skaidri saprot, ko viņš dara, ar kādu mērķi viņš to dara, ko viņš runā, kas viņam jārunā pirmajā daļā. Tāpēc es zinu, ka mani studenti izdarīs darbu labi, tāpēc mēs uzreiz pieslēdzam partnerus un es dodu studentus partneriem un visi ceļ savas pārdošanas. Un kādas kļūdas es nepielaistu? Pirmām kārtām, lai būtu man lielākas pārdošanas, es nedarītu visu pats, es uzreiz būtu atradījis savu 10 video komandu un būtu darījis tā kā UGC armiju uzreiz. Man būtu daudz lielākas pārdošanas, tāpēc, ka man būtu vairākas sejas, kuras runā par produktu, nevis es viens un vienīgais. Es vispār netērētu naudu uz blogeriem, vispār netērētu naudu uz blogeriem. Es audzinātu savus blogerus. Trešais, es nespiestu uz klientiem tā, ka es spiedu. Nopirkt, atlaide. Es netaisītu saturu tikai studijās vai gaidot tikai ideālu momentu. Es būtu daudz godīgāks un daudz tāds true, ja? Un, principā, es gribu nākamajā video pastāstīt ar piemēriem, ko nozīmē, kad mēs pērkam pie blogera. Ir arī plusi. Es nākamajā video pastāstīšu, kāda ir plusi, kad mēs ņemam pie blogera, un kāda ir plusi, kad mēs plusi ņemam saturu pie UGC creatora, un kā to visu apvienot.
ja tu esi uzņēmējs un principā pacelšu tēmu, kādi video ir jāliek, lai būtu lielāka atpazīstamība, un pēc tam tikai pārdošanas. Piesakot manam kanālam, paldies, ka pieteicies. Ja tu gribi kļūt par UGC satura veidotāju, uzraksti man DM. Mums pirma, otra grupiņa bija sold out, treša nezinu, kad būs, bet var pieteikties uz priekšu. Un ja tu gribi palikt ar savu produktu kā partners, arī raksti man DM.